Godīgi esmu, bleļ. Kur tu tur sprīci? Čau! Kuš! Čau, mīļie draugi! Mani skatītāji šodien izbraucām bišķi pabraukājām mēs ričukiem. Un redzēsim uz Gaujas ledus. Mums ir šādi Valmierā, Latvijā šādi Gauja, ja? Es šobrīd stāvu uz ledus. Tur ir Vaņš tilts. Jā, šeit īstenībā vasarā ir forša peldvieta. Ja kāds zina, valmierieši jau iespējams zināt, vai ne? Bet jūs jau ārzemnieki neziniet, kas te notiekās un kas te nenotiekās. Es lēnām iepazīšanās. Ja kas, Gaujā ledus ir droši 40 cm tiešām ir, es ar kociņu pamērīju. Es domāju, ka pat ar motociklu var braukt virsū. Es domāju, ka pat ar mašīnu var braukt virsū. Un redzēt, kā tur bišķiņas sacīts jau iznīši ir augšā un... No, tālūk. Es ļoti atvainojos par šiem. Es biju Ziemassvētkos slims 6 dienas un joprojām ir jūtams viss šits. Redziet, es jums parādīšu, aiziesim paskatīsimies. Es jums parādīšu, kur bebras ir grauzis koku. Kas notiek, ka bebras pieķerās pie bērziem. Vo, redziet, ja? Te, es tur tālāk. O, re, baigi labi skatieties. Wow, wow! Jesus Marija! Oh, fuck! Tālūk, blin, iepisos iekšā. Malcība. Reku, redzat? Bebras ir nograuzis. Blin, ka kājas sasit. Redzēt, jā? Tas bērs drīz būs viņam kā mājvieta, kā mājas celtniecības materiāls. Blīn, sasit kāju. Suka. Au. Pagaid, te lūst nenāc. Te lūst iekšā. Jā, tur ir tā bēdas. Bļēd, iepišos kājas, sasit malcību. Kā sadauzīja kāju, blēd. Mauka. Ei, taču viss aizies, blin. No tā ir labi. Davai rokas savas pagaidām, davai čiu visiem. Redz kā? Čiu. YouTube. Saka kaut ko. Es saku, jā. Pagaidām. Davai. Davai, maucam.